Latvijas dzīvokļu īpašnieku biedrības asociācija Mājoklis biedrs, revīzijas komisijas priekšsēdētāja par pārvaldnieku un kopības vai ne sadarbību. Jā, Kristīna Anmana. Lūdzu, Kristīna. Aplaus. Labdien, cienījamā publika. Ļoti liels prieks jūs redzēt te kuplā skaitā. Un ļoti liels prieks, kad mūsu tradīcijas aug un interesi par pasākumu vairojās. Un mēs paliekam aizvien ieinteresētāki un mēs paliekam aizvien profesionālāki. Šodien ļoti daudz mēs runājam par sadarbības prasmēm. Patiesībā sadarbības prasme ir viena no tādām pārvaldnieka 1001 kompetencēm, bet varētu teikt, ka ar to arī viss sākās. Kā mēs spējam sadarboties savā starpā. Un nepavēlti manā prezentācijā tas ne vārdiņš ir ielikts iekavās. Ar tādu domu, ka mēs viņu varētu lietot aizvien retāk. Un ka tomēr mūsu tā panākuma formula pārvaldniekam ar kopienu būtu vienota, un tā būtu sadarbība. Ja mēs skatāmies, tātad ir šīs divas līnijas. Tātad nesadarbības realitāte. Ko viņa aiz sevis nes? Viņa nes šo informācijas vakuumu. Ko nozīmē informācijas vakums? Māju kopības gadījumā. Māju kopība nezin, kas ir viņu kaimiņi, nezinu, kas dzīvo šai mājā, nezinu, kādi ir tuvākie remontdarba plāni, nezinu, kādas ir finanses, kādi ir uzkrājumi. Un, teiksim, dzīvo kaut kur, tā kā es to nosaucu, dzīvo uz kaut kādas savas satelīta planētas, kurai tas raksturojums ir tikai šeit, un tikai šodien, un tikai tagad. Kas būs rīt, tas vairs nav svarīgi. Ko tas aiz sevis nes? Tas nes tādu neveselīgu, destruktīvu šo te interpretāciju. Jo vienam liekas tā, ir šie subjektīvie viedokļi, bet kopumā mājas kopība neredz to savu mērķi, uz ko tad viņi iet. Jo katrs ir savā telpā. Protams, un ir uzreiz arī šī mērķa sašķeltība. Vienam kaut kas viens ir svarīgs, otram kaut kas otrs ir svarīgs, un neveidojas tas mērķis, kas aiziet ilgtermiņā. Savukārt, ja mēs skatāmies uz sadarbības ieguvumiem, tātad, ja ir tā, kad kopība ir informēta, uz kādiem mērķiem viņi iet, pārvaldnieks ir runājis ar kopību, pārvaldnieks ir izskaidrojis, un to vajag darīt vienkāršos vārdos. Nevajag to birokratizēt, nevajag to pasniegt sarežģītā valodā. Kopībai ir jāsaprot šīs vienkāršās lietas, ko pārvaldnieks grib darīt, kāds ir viņa mērķis, uz ko viņš iet. Un pārvaldnieka šī te komunikācija ar iedzīvotājiem, ar dzīvokļu īpašniekiem, ja viņi veidojās kopīgi, tad tā ir tāda vienots informācijas lauks un saprot gan kopība, kādi ir šie tuvākie mērķi, un arī saprot pārvaldnieks, ka kopībai ir šī izpratne un kopībai ir tā pamatotība, kad viņi saprot, ka par to ir arī jāmaksā, par to ir arī jāuzņem šī atbildība, un uz šo mērķi tad arī iet. Ko tas dos? Tas dos šo darbību caurspīdīgumu. Tas ir šis uzticības mandāts, un tas nozīmē, ka iet kopīgi pārvaldnieks iet ar mājas kopību. Rezultāts būs vienmēr ilgtspējīga attīstība mājokļu uzturēšanā. Kādas tad varētu būt šīs sadarbību veicinošās darbības? Pirmkārt, ir ļoti būtiski latviešiem, teiksim, tāda tendence gaidīt to laimes lāci, ka kāds atbrauks un kaut ko izdarīs. Bet patiesībā viss sāks tieši ar mums pašiem. Un tas būtiskākais, ar ko tad būtu jāsāk? Mums būtu jāsaprot, ka katrai mājai tātad mēs esam dzīvokļu īpašnieki, un mums ir jābūt tai pilnvaroto pārstāvju ievēlēšanai, kas uzņems tiem līderiem no mājas kopības, kas uzņems šo te atbildību. Un, teiksim, pēc manas prakses vairāk kā 10 gadu, tad es redzu to, ka, ja katrā kāpņu telpā
ir kāds, kas uzņem šo te pilnvarotā misiju un kas iet, un kam ir tā spēja vest sev līdzi, tad vienmēr tā ir ļoti laba, stipra mājas kopība, jo katrs to savu kāpņu telpu viņš redz tā kā un pazīst labāk. Un tas ir ļoti labs modelis. Nu, tas ir tāds, teiksim, optimāls modelis. Ja tā iznāk, tad tas būtu ļoti labi. Protams, teiksim, solis, kad tiek dibinātas biedrības ar pilnvarojumu mandātu, ja? un teiksim, tad konkrēti arī paredz šo te pilnvarojumu apjomu. Un tad ir, protams, mēs dzīvojam ļoti mūsdienīgā vidē, visi dažādākie iespējamie komunikācija kanāli. Bet atkal savukārt, lai nav tā, ka šie komunikācija kanāli aiziet kaut kādā, teiksim, tādā bezjēdzībā. Es, pieņemsim, esmu tāds pretinieks, ka visai mājai, piemēram, ir šī WhatsApp grupa. Vai tas ir produktīvi? Varbūt, teiksim, ir jēga un iespēja padomāt par to, ka tieši pilnvarotie ar pārvaldnieku uztur šo te komunikāciju. Tāpēc arī viņi ir pilnvaroti. Tātad es to saucu par mazo WhatsApp grupu. Šobrīd ļoti populārs, protams, arī ir tūlītais saziņas platformas, dažādi šie te klientu portāli, kur var ļoti, ļoti ātri apziņot, kur var ļoti ātri pasniegt informāciju. Un tas, teiksim, arī iedzīvotājiem nāk pa labu, nevis tikai tas, ko var uzlikt uz ziņojumu dēļ, bet tas, ko iedzīvotājiem var aizsūtīt uz e-pastiem, uz telefoniem, ja ir kaut kādas tūlītējas rīcības vai kaut kāda informācija jānodod. Jā, protams, tiešsaistes sapulces un, teiksim, protams, pārvaldnieka resursi arī ir tāds, kāds viņš ir. Bet es redzu arī atdevi no tā, kad ir ļoti, ļoti būtisks, teiksim, arī tādas informatīvās sapulces, kur vairāk tiek izskaidrots, kur vairāk, teiksim, var veidoties šī doma apmaiņa. Tālāk, ko mēs redzējām arī ļoti daudz Latvijā, kur ir dzīvokļu īpašnieku kopībām, ļoti daudz ir tradīciju svinēt svētkus kopā. It sevišķi to mēs redzējām reģionos. Un tās patiešām ir ļoti stipras kopības ar ļoti labām tradīcijām, ar tādu skatu uz nākotni. Un es vienmēr saku, ka nevajag paslinkot, bet vajag kaut vai aiziet uz vienu pavasara talku, iepazīt savu kaimiņu, sasveicināties, saprast, ka viņš arī dzīvo šajā mājā, un varbūt tādā veidā veidot ļoti labas un, teiksim, tādas attiecības, kas arī to māju stiprina un kas ved pie laba kopīga darba un laba rezultāta. Un tas vienmēr novedīs pie tā, ka veidosies šī uzticēšanās. Un arī pārvaldnieks vienmēr, es domāju, būs arī interese un iesaistīsies šādās te talkās un mudinās un atbalstīs, un tas veidos šo kopdarbu. Lūk, tad kā izskatās tā sadarbība praksē? Pieņemsim, iedzīvotāji neko nezin, ka mājā tiek veikts remonts. Uzreiz veidojas kaut kāda neusticība, kāpēc šis darbs ir nepieciešams, kāpēc mūs neviens nav informējis. Un process nav caurredzams, un uzreiz, teiksim, šis process tiek noliegts. Savukārt, atkal, ja mājā ir pozitīva komunikācija, iedzīvotāji dalās savās idejās, viņi uzlabo šos te risinājumus, lēmumi tiek pieņemti kopīgi un mazinot šos te aizspriedumus un mazinot kaut kādas pārpratumus un konflikta situācijas. Un kā jau es minēju, teiksim, vajag vienkārši sākt, negaidīt to laimes lāci, kas nāks un darīs, bet vajag vienkārši pamēģināt aiziet vienā talkā ar kādu siltu piparmētru tēju un vienkārši padarboties kopā, paskatīties, kas notiek apkārt mājai, un padarīt labas lietas. Un tā kā tāds moto no manas puses, kad stipra kopība pastāv caur sadarbību, un labs pārvaldnieks var būt kopības plecs. Paldies par uzmanību. Kristīna, katru cilvēku, kas tā iesaistās mājokļu jautājumos, no iekšpuses, teiksim tā, zina kaut kāds nemieris. Kas bija tavs nemieris? Mans nemieris bija tas, kad es varēju šeit runāt mājoklī, un es sapratu, ka es neesmu viena, un ka man ir atbalsta cilvēki, un teiksim, tas, kā Dace mūs aiz sevis spēja vest,
un spēj mums noticēt savai profesijai un iet tālāk katru dienu. Noticēt arī pašiem sev, ka Un jūs kaut pašiem ko varat sev. mainīt, vai ne? Jā, tieši tā. Paldies tev par to. Paldies! Jā.